Šarlotas Audumos jauna kolekcija rūpniecisko šujmašīnu pēdiņas. Daudz un dažādas. Šīs ir rāvēslēdzējiem. Šeit jūs varat redzēt visādiem neslīdošiem materiāliem. Rullīšu pēdiņa, tāda rullīta, teflona pēdiņa. Tad mums ir arī smagiem materiāliem pēdiņa, standarta pēdiņa, kā arī smalkiem materiāliem pēdiņa ar tādu mazāku caurumu, lai nepaceļ nerausta to audumu. Tad ir malu atlocīšanas pēdiņas. Tad ir pēdiņa, kas no labā un kreisā pēdiņa, kas ievēro distanci 1 mm attālumā. Viņai speciāli tāds uz leju un var ļoti viegli nošūt gar auduma maliņu 1 mm. Lūk, piemēram, var redzēt, kā tas vizuāli izskatās. Tad ir saloču veidošanas pēdiņa. Lūk, lai veidotu rūpniecisko šujmašīnu savilces taisnā dūriena. Šujmašīnām savilču veidošanas, lentīšu piešūšanas pēdiņa, gumiju un lentīšu piešūšanas pēdiņa. Šeit variet iekšā gumiju vai lentīti un šujiet klāt jums vajadzīgajam materiālam. Kā arī daudz un dažādas. Tad te ir vēl teiksim, atdurīte. Ja jums ir nepieciešams kaut kādu distanci ievērot no šujot, tad ir gatava jau šāda atbīdāma atdurīte priekš rūpnieciskajām šujmašīnām. Skrūves speciāli rūpnieciskā šujmašīna, tad ir speciālais ātrais fiksējums rūpniecisko šujmašīnu pēdiņām. Lūk, lai nebūtu katreiz jāskrūvē, tad ir ātrais fiksators, ar kur var piestiprināt pēdiņu. Nu ko, un tad te ir visādi lentīši, jā. Un pēc tam, pieņemsim, ja jūs ieraugat sev vajadzīgo produktu, ir iespēja arī pasūtīt ar dažādi milimetru nobīdēm. Tā kā tas, ko jūs redzat mājaslapiņā, tas ir pats pamatiņš visām rūpnieciskām šujmašīnām, bet ir iespēja arī pasūtīt kaut kādu milimetru gājienu pa labi, pa kreisi. Tās pēdiņas tā kā droši rakstiet, zvaniet, sūtat ziņas, vai arī nāciet klātnē šarlotasauduma.lv un prasiet kolēģītēm. Viņas ar prieku jums palīdzēs rūpnieciskās šujmašīnu pēdiņās. Viņas tur pilnīgi visu pārzina un zina pa viņām.